Esiet sveicināti, godātie kolēģi. Kolēģi no partijas Suverēnā vara, partijas apvienība Jaunatvieši un arī pārstāvji no Latvijas Krievu Savienības. Mēs visi kopā šodien esam sanākuši uz šo atklāto apvienoto kongresu, lai prezentētu mūsu sarakstus un dalītos ar domām par to, ko mēs esam gatavi mūsu novadam uzdāvināt un kā mēs esam gatavi aizsargāt mūsu iedzīvotājus. Šodien pārstāv mūsu kandidāti vairākus novadus. Es saskaitīju vismaz 15, bet mēs varētu sākt ar nelielu sasaukšanos, un jūs pateiksiet, vai es kaut ko esmu palaidusi garām. Mums ir Limbažu novads. Jā. Mums ir Ādaži. Mums ir Ropažu novads. Salaspils novads. Ķekavas novads. Ogres novads. Jelgava. Jelgava? Jelgava ir. Bauskas novads. Preiļu novads. Siguldas novads. Skaisti. Cēsu novads. Jūrmala. Jēkabpils novads. Valniešu novads. Balvu novads. Vai es esmu vēl kādu aizmirsus? Auces novads. Auces novads. Talsi. Ventspils novads. Kādi jūs esat malači. Un, protams, arī Rīga. Un, ziniet, pats galvenais arī mūsu kopīgajā apvienībā un arī šī pasākuma mērķis ir tas, ka mēs rādam, ka mūs nevar sašķelt. Mūs ļoti bieži grib sašķelt gan pēc nacionālām pazīmēm, gan pēc dažādām pārliecībām. Un, protams, ka tiem, kas ir varbūt nepārāk liederīgi izmanto varu, tas ir izdevīgi. Tikpat labi arī mēs redzam, ka mēģina sašķelt starp novadiem cilvēkus. Arī Rīgu grib sašķelt ar Pierīgu un citām pašvaldībām. Tad šodien mēs varam nodemonstrēt vienotu garu un sadarbību.